ja uzņēmumā ir nobrieduši pārmaiņas, tad parasti tas ir visiem zināms, ka šīs pārmaiņas ir nepieciešams, jo ir kaut kādi konflikti uzņēmumā, kāds ar kādu nerunāja, vēl trakāk kāds uz kādu bļauj. Latvijā parasti roku palaišana nenotiek. Kāds kaut kur smēķētavā vai pie kafijas automāta runā, kāds cits kaut ko dara nepareizi, un tas viss ir redzams, to visi zina. Ja nekā tāda nav, nekāda tāda simptoma uzņēmumā nav, tas nozīmē, ka pārmaiņas ir vajadzīgas vadītāja galvā un nekur citur, ne uzņēmumā, tāpēc, ka labas lietas parasti nevajag mainīt. Lūk, un patiesībā tas, ka visi zina, ka pārmaiņas ir nepieciešams, rada to situācijas jaukumu, jo principā arī viena daļa no šiem cilvēkiem pirmkārtām zina, kādas pārmaiņas ir nepieciešams. Tas ir zinātniski pierādīts fakts, ka 60% pareizo risinājumu uzņēmumu darbībā nāk no tā saucamajām apakšām, 30% no vidējā menedžmenta un tikai 10% no vadības. Tas arī tas, ko bieži vien izmanto konsultanti, ka viņi aiziet nointervē tā saucamās apakšas, un izstāsta to vadībai, un tad apakšas spriež, ka, jā, mēs jau visu to zinājām, bet mūs neviens neklausīja. Tur ir tā rodās tā saucamais konsultanta efekts. Atpakaļ pie pārmaiņām. Tātad pārmaiņu nepieciešamību parasti visi zina. Parasti arī viena daļa uzņēmumu darbinieki zina, kādas pārmaiņas ir nepieciešamas. Vadītāju uzņēmums ir saprast, kuras tad ir tās pareizās pārmaiņas. To var ļoti vienkārši noskaidrot smēķētavā. Kādreiz viens mans programmētājs kolēģis paliekāja, ka mēs smēķētavā atrisinām 90% visu problēmu. Ja nesmēķē, tad var iet dzert kafiju, paklausīties, ko cilvēku runā pie kafijas automāta. Pašpārmaiņas sarežģītākā daļa ir šīs te pārmaiņas īstenot. Tur ir apmēram tā, kā Ļeņins teica par relacionāro situāciju, ka viena daļa nevar vairs dzīvot pa vecam, viena daļa negrib vairs dzīvot pa vecam. Tie, kas nevar dzīvot pa vecam, tiem viss skaidrs, tie pārmaiņas grib. Sarežģītāk ir tiem, kas negrib, nevar dzīvot pa vecam. Jo viņi ir jāpārliecina, ka tā nevar palikt, ka pārmaiņas ir vajadzīgas. Tas ir komunikācijas jautājums, cik labi vadītājs pratīs vai nepratīs visus pārliecināt, ka pārmaiņas ir jāveic. Kā to izdarīt? Ir angliski tā saucamais stakeholder analysis, kas latviski droši vien tulkojās, literāri tulkojās kā ieinteresēto pušu analīze. Proti ir jāsaskaita un jāpieraksta uz papīra grupas, kas ir tādā vai citādā veidā iesaistītas vai būt iesaistāmas, vai ir kaut kādā sakarā ar iespējamām pārmaiņām. Un principā jāatšifrē arī šo te grupu, dinamika nevar teikt, sastāvs kaut kādu cilvēku, kas ietekmē šo te grupu viedokli. Un ir jāapzinās, kas viņiem ir nepieciešams, kas viņiem nav nepieciešams, kas viņus motivē. Un ar šīm te grupām, ar šiem te cilvēkiem ir jārunā. Varbūt tāds neliels piemērs uz dzīves. Nesen gandrīz notikušās Ķīļa izglītības reformas. Manuprāt, tur pilnīgi netika veikta šī te ieinteresēto pušu analīze, un tāpēc šīs te reformas iestrēja. Par piemēru, studentiem pilnīgi visiem un viņu vecākiem tika pateikts, ka jums tagad izglītība būs par maksu, kas studentos, protams, radīja tā lielu vienprātību, bet ne par labu reformu. Visiem pasniedzējiem tika pateikts, ka jūs esat dumji un rakstat par maz zinātniskos rakstus, kas arī pasniedzējiem radīja viennozīmīgu sajūsmu pēdiņās par šo te reformu iespējamību. Augstskolu administrācijai pateica, ka jums tūlītās atņems naudu. Es nezinu, ko tur nesarunāja politiķi. Vārds sakot, viss nostājās pretī, kas notikās, mēs zinām. Līdz ar to es vēlreiz iesaku, jāsaraksta uz papīra, ir šīs te grupas, grupu vadoņi, grupu domātāji, un ir jāsastāda komunikācijas plāns, kā ar viņiem komunicēt. Tas nekas, ka ne visiem var atrast argumentus, ar ko pārliecināt. Jums ir jāpārliecina vairākums.
ja jums ir izdevies pārliecināt vairākumu, ka šīs restruktūrizācija, izmaiņas, kaut kādas pārmaiņas ir vajadzīgas, tad jau tā ir daļa no uzvaras. Ja, ir vienmēr jārēķinās, ka kaut kāda pārmaiņa rezultātā būs cietēji, būs neapmierinātie. Tas ir vadītāja darba ciniskums, kāds reizēm arī jāpiespiež. Jā, motivēt var gan ar pātu, gan ar burkānu, piemēram, burkānu arī reizēm ar sist. Līdz ar to atcerieties, galvenais ir, ka ja jūsu pusē ir vairākums, tad var sākt pārmaiņas. Tālāk ir pēc teorijas. Ja jūs esat cilvēkiem parādījuši tos potenciālos ieguvumus no izmaiņām, tad jums ir jāspēj, protams, sadarbībā ar šiem cilvēkiem viņus nodrošināt kaut kādā laikā, ir tā saucamā mazo soļu stratēģija, ka jūs parādat tos ieguvumus pārmaiņu laikā. Soli pa solim parādat. Vēl viena lieta. Komunicējot ar cilvēkiem, negaidiet, ka viņi lasīs jūsu domas. Cilvēki ir diezgan švaki domu lasītāji, tāpēc, ka ja jums kaut ko vajag no cilvēka, tad pasakiet viņiem to. Pasakiet pēc iespējas tiešākā tekstā. Jo vairāk būs diplomātijas, jo vairāk būs tēlainības un epitetu, jo vairāk paliks iespējas interpretācijām, un pēc tam tas viss var beigties ar sarunu. Es domāju, ka tu domāji, kas bieži vien nav tas, kas vajadzīgs. Tātad pats galvenais pārmaiņu veikšanā ir saprast, kas ar ko ir jākomunicē, ir jāzina, ko komunicēt, ir jāzina, kādas pārmaiņas jūs gribat panākt, un ir cilvēkiem jārunā pēc iespējas tiešā tekstā.